Mēs uz dotu momentu ar lozungu mēs varam saņēmam superdargu gāzi. Mēs uz dotu momentu ar lozungu mēs varam saņēmam superdargu elektrību. Mēs ar lozungu mēs varam visas tas preces, kas pirmo nedēļu nebija plauktos, ieskaitot baržomi, tagad atkal tur stāv. Un ko mēs varam? Mēs ar lozungu mēs varam, mums Tele2 šeit strādā un Krievija. A, kāpēc? Kurš no jums izmanto Tele2? Da pusi no zāles. Atslēdza mobilus telefonus. Viņi pārkāp, viņi tur strādā, viņi tur pelna naudu, viņi tur reklamējās, viņam tur klienti. Nu, kungi, kolēģi, dāmas, es pie veselabs saprata, jūs aicinu nonākt. Ar lozungu mēs varam, mēs visu, ko daram, mēs varam slaucīt tautu. Mēs varam atņemt pēdējo kapeiku. Mēs varam padarīt viņu par nabadzīgāku. Nu, reāla gala rezultātā nav. Es nebūtu šejienes nācis un sabojājis jūsu priekšnesumu par to, cik viss ir forši un kā mēs tagad atbalstīsim visus apkārt. Ja tam reāli būtu kaut kāds rezultāts, nu līdz kurām brīdim jūs novedīsiet šo situāciju? Nu līdz kurām brīdim? Es tīri jautāju tehniski. Labi, mēs runājam par to, ka mūsu ražotāji visu var. Kolēģi, nu vienu mirklītī paklausāmies, kolēģi. Mūsu ražotājiem siltums ir superdargs. Ja? Nemelo taču stabilitāte. Mūsu ražotājiem elektrība ir superdarga. Nu stabilitāte nemelo. Ka rezultāta gala produkts viņiem būs superdargs. Dārgāks nekā tas, kas ir atvests. Labi, viņi uz plauktiem visu izliks, bet tas būs atkal superdārgas cenas priekš mūsu patērētājiem, priekš mūsu iedzīvotājiem. Tas viss iet pa apli, kolēģi. Tur loģikas nav. Pat ja mūsu ražotājs spēj to izdarīt, viņiem šis process maksā krietni dārgāks, ka rezultāts gala produkts ir krietni dārgāks. Un ja ar algu 3000 plus to var sev atļauties, plus laba pensija, tad cilvēkam ar algu, ar pensiju 400 eiro, paliek tikai 60 eiro dzīvošanai. Nu, ko viņai darīt? Un tādi ir simtie pa visu Latviju. Tas nav viens eksemplārs. Nu, tad ko viņai darīt? Par jūsu idejām cīnīties. It īpaši, ja mēs saprotam, ka neko tas neatnesīs. Es vēlreiz saku, ne par ideoloģiju strīds, par tehnisko risinājumu, par fiskālu ietekmi, par iedzīvotājiem. Nestrādā tas viss, kolēģi, piedodiet.